Hardcore rock'n'roll DJs Ballīšu Zvērs ir ar savu leģendāro podkāstu, un man ir jāpaziņo, ka podkāsta pēdējā epizode ar viesi, kurš jau vienu reizi jau bija, bet tehniski iemeslu dēļ, tas viss bija redzams tikai viņa TikTokā ar Horenu Stalbi, kurš arī šo laiž savā TikToka laivā. Sveiciens viņa skatītājiem. Un man ir jāpasaka paldies, sveiks! Čau! Drīzāk jau sveiciens taviem skatītājiem, tāpēc, ka manējie skatītāji jau redz to pirmie. Tā ir taisnība. Čau visiem, čau! Ballīšu Zvērs, Horens. Visi parunāsim par aktuālām lietām. Jā, man ir jāpasaka paldies Ilģu ciema kvasam, šautauts viņiem. Dzeriet uzmanīgi, jo cukuroti dzērieni, kā Juris Kaukuls citā epizodē teica, nav īpaši veselīgi, bet vasarā, kas tagad tūliņ iestāsies, baigi atsveidzinoši, tā kā šautauts Ilģu ciemam. Vēl viens šautauts ir Salons Mūzika, kur mēs atrodamies šobrīd Rīgā, Raiņa bulvārī 31. Kas ir viesmīlīgas foršas telpas, nākat, kā saka, ciemos pie viņiem. Te ir pilnīgi viss, kas vajadzīgs mūziķiem vai kas grib būt mūziķi. Kā tev iet? Man iet kolosāli, un tagad jau vasarā aktuālais laiks visiem māksliniekiem. Protams, tie, kur uz skatuves kāpj, tiem aktuālais laiks. Tie, kur uz skatuves nekāpj, tiem laikam brīvlaiks, var sauļoties, peldēties. Peldēties laikam augstu vēl. Ir gan. Klausies, mēs neesam tikušies no pagājušā gada augusta, kad mēs vienā festivālā, un pirms tam jūlijā mēs pirmoreiz, kad filmējam. Kas tev ir noticis pa šo, var teikt, gandrīz gadu tavā dzīvē? Viss kaut kas ir noticis. Tik daudz notikumu, bijuši koncerti, videoklipi. Es pazaudēju savu labāko draugu, spējis tagad debesu valstībā. Kopā ar, starp citu, viņš jau ir 3. no Rīga regējā, kurš ir pametis šo te grēcīgo pasauli. Boris Bundzinieks mūsu pirmais, Skrips, basists mūsu pirmais, un tagad arī Spēsi pievienojies viņu ansamblim. Tagad viņi varēs muzicēt tur. Mēs maucam šeit apkārt pa festivāliem, pa pasākumiem. Jā, starp citu, tiekamies šo sestdienu. Plakanciems, Naktsmaiņa klētī Pendē, Inokentijas Mārpils, Rīga regēji un, īsāk sakot, panku pasākums. Ja notiek plakanciemā, točna panku pasākums. jā, pilnīgi noteikti. Tur baigi foršā vieta, baigi kolosāli. Kā tu atcerēsies Spēsu? Es viņu neesmu aizmirsis, es viņu vienkārši neaizmirsīšu. Bet kas būs tās atmiņas? Nav man tādas baigās kaut kādas atmiņas. Mēs kopā iesākām un maucām un dienā bijām kopā. Un es nezinu, kas ir tādas baigās atmiņas. Lampa, starp citu, izslēdzās, kas baigi jocīgi. Lampu vajadzētu gan ieslēgt. Halo! Viņa uz kustību ieslēdzās. Ok, tad mēs pakustamies. Superīgi. Mums ir gaisma studijā. Un, es ar Spēsu patiesībā runāju tagad krietni biežāk nekā iepriekš. Viņš ir tāds pārvērties par kaut kādu manu sirdsapziņu, konsultantu. Es ar viņu konsultējos par dažādiem dzīves jautājumiem. Viņš atbild? Gan par mūziku, jā, protams, ka viņš neatbildētu. Viņš man atbild, viņš man sūta informāciju. Kā mēs dzīvē vispār saņemam kaut kādu būtisku informāciju. Mēs tur lasam grāmatas, ejam uz templi, vienalga, ko tur daram, meditējam, tā tālāk. Bet būtiskāko informāciju savā dzīvē mēs saņemam. Kā? Caur apskaidrību. Tas tā ček. Jā, tā. Kas ir tavs šīs dienas atklāsme vai vakardienas pēdējā? Es tā laikam šīs dienas tāda un... Kā centrā ir grūti noparkoties, tas varētu būt viens? Nē, centrā ir grūti noparkoties, tas ir Strūns, tas jau ir skaidrs, jo te jau ir vesela komanda, kur darbojās, lai sačakarētu visu Rīgā. Tā kā tas ir pilnīgi normāli. Vēl tie elektriskie mēsli, viss, kas iestāstīja cilvēkiem, lai pērk elektriskās mašīnas, elektriskos skūterus un ko tik vēl nē. Un es jūs varu iepriecināt, jums tā, ka tā baterija beigsies, tad jūsu BMW maksās tieši 0. Un nerunājot nemaz par to, cik maksā tā litija ieguva un ka tas ir vergu darbs un tā tālāk, tā joprojām. Tā kā tur sačakarējam vienkārši, ja jūs nemīlat savu planētu, tad droši tik mauciet tos akumulātorus. Pie tām atklāsmēm? Un pie tām atklāsmēm tāda
baigi interesantā. Es te vienu interviju skatījos un es sapratu, ka nekas jau pasaulē nav diži mainījies. Mums it kā tā sociālā iekārta pirms 30 vairāk gadiem nomainījās, ja, kad komjaunieši, komunisti un kas tur vēl atkāpās. Lai gan principā pie varas palika visi pilnīgi tieši tie paši. Un tagad mēs tēlojam tādu kapitālismu, bet mēs to kapitālismu tēlojam ar tām komunistu metodēm. Mums nepatīk citāds viedoklis. Mums kāds, ak, Dievs, kaut ko pateicat, šito neaicinām. Es tur kaut ko pateicu pirms 3 vai 4 gadiem atcēlās visi koncerti. Ja? Ko tu pateici? Mēs tēlojam. Protams, par ko es varu pateikt? Par karu, jo peace and love un stop the war. Tam es esmu veltījis 30 gadus. Un skaidrs, ka cilvēki, kuri nerubīja un nesaprot neko no šīm tēmām, skaidrs, ka viņiem ir grūti pieņemt to viedokli, jo, ja mēs runājam kaut vai Krievijas-Ukrainas karu. Pirmais jautājums. Es biju Krievijā? Nē. Es biju Ukrainā? Nē. Tātad tev nav viedoklis par to. Televīzorā. Davai, šito tēmu mēs runājam pagājušo gadu. Es negribu šito vairs cilāt. To mēs izrunājam. Es saprotu, ka tā ir sāpīga tēma. Man viss ir kārtībā. Es esmu par Latviju, es esmu par mieru, man viss ir vienkārši. Paldies Dievam. Mēs visi esam brāļi un māsas. Paldies Dievam, ka ir viens cilvēks, nevis viens, es ceru, mēs esam vairāk, kurš ir pa Latviju, nevis pa kaut kādu mistisku vietu pasaulē. Mēs esam pārāk nabadzīgi, lai vēl kādu atbalstītu. Mums jādomā par savu drošību. Pirmkārt, viņus vajag atbalstīt tik, cik mums ir tās iespējas. Jā, bet jā, labi, viss, atbalstīt. Vajag, protams, par to nav jautājumu. Maija beigas tikko iepriekšējā weekendā bija Eirovīzija. Skatījies, sekoja līdzi? Jā, skatījos. Tāvas atklāsmes par šito visu, par Latvijas sniegumu, par pārējo. Latvijas sniegums bija beidzot, kā mēs ar sievu, kurai vispār riebjās tā Eirovīzija un gluži tāpat tā kā jebkuram normālam cilvēkam, bet vajag paskatīties viņu. Es viņai saku, paskatāmies, es taču esmu mūzikas biznesā iekšā, paskatāmies vienkārši, lai ir skaidrs, kas uz kuru pusi pūš vējš. Un, kā skaidrs, Eirovīzija, it kā nav politika. Yeah. Izraela ar to savu mēslu, ar to savu mēslu. Otrajā vietā, jā, ar to savu mēslu. Igaun Džeks, kurš tiešām, reāli. Tommy Cash, es domāju, ka viņam tā bija īstā vieta. Es domāju, ka viņš tagad ir kontrakts un parakstījis. Skatītāju balsojumā viņš palika otrais. Jā, un koncerti. Faktiskais Izraels faktiskais uzvarētājs. Ja mēs abstrahējamies no žūrijas un no Izraēlas abstrahējamies, tad uzvarēja Tomijs Cash. Atkal, ja it kā nav politika, ir politika. Visur politika. Un viss ir arī tik politkorekti. Un tad, jūs tiešām nevarat beidzot tikt no tā padomju pilsoņu sindromu vaļā, ka visiem ir jādomā vienādi, ka visiem ir jāpiekrīt viens otram. Jā, ko es gribēju pateikt? Tautumētis vienkārši bomba. Beidzot man bija lepnums par Latviju, ka nevis kaut kāda, kā man te bijusī sieva teica, dūdieviņi uzstājās tie, kuri neko nav spējīgi izdarīt. Šovs bija. Dziesma forša, viss notiek. Tas ir kas? Šovs. Yeah. Es tev piekrītu vienā punktā, tas, ka par vizuālo bija padomāts par horeogrāfiju, tas bija vizuāli, man liekas, vēsturiski labāk, vizuālajā ziņā. Bet mūsdienās jau tas ir pats svarīgākais, vai tas ir par to, ka visi prot dziedāt un spēlēt visus instrumentus, neiet runa. Primitīvā folk mūzika viņām patīk. James Browns dejo dzied, Prince dejo dzied, Maikls Džeksons dejo dzied, Madonna dejo dzied, visas zvaigznes dejo dzied. Nav nekāda varianta, ka tu vari stāvēt un dziedāt jebkurš prot. Nav problēma ar dziedāšanu vai ar... Tagad nav brīnums mūsdienās, ka tu notu var paņemt. Žūrijā viņas bija 7. Pēc visu žūriju savalkot. Un skatītāji iedeva, man liekas, otro vismazāko punktu skaitu 42 tikai. Tāpēc, ka mēs esam maza valsts un Briti iedeva mums pirmo vietu, 12 punktus. Tā bija žūrija, manuprāt. Jā, varbūt žūrija. Es jau neatceros, nav svarīgi. Bet tautumētis uzstājās kolosāli un kā tie cilvēki, kuri ir mūzikas biznesā, viņi jau nav lohi. Viņi jau redz, kas ir produkts, kas nav produkts. Šito varam pārdot, uztaisīt
koncertu, ielikt tur, ielikt televīzijā, būs interesanti cilvēkiem, viss darbojās. Džeks, kurš dabūja pirmo vietu, cepuri nost, es sēdēju Opera un tehno. muti pavēris un klausījos. Un vizuāli arī. Nu tā nodziedāt var ne jebkurš, pie kam viņš tik jauns un šarmants, smuks, jauns puika. Man visvairāk pārsteidz faktiski, kad mūsdienu samaitātā pasaule faktiski nobalsoja par operu. Jā, zini kā, jā, mēs zinām... Es neesmu personīgi operas fans. Visu cieņu par balsi. Es atkal esmu baigais operas fans. Man, ja ir iespēja aiziet vai uz rock koncertu vai uz operu, seju uz operu, man nav jautājumu. Kas ir pēdējā? Es visas tas populārās traviatas un kas tur un viss šitās te. Bet, jā, opera ir opera, un tur ir tik daudz dažādu mākslas žanri. Lampiņa, lūdzu, ieslēdzies lampa. Jā, un opera kolosāli. Vajag aiziet uz operu. Tas taču ir sāknes, tas ir kaut kāds pamats. Es vienreiz esmu dzīvē bijis. Viss, malets, vismaz vienreiz. Ček. Vismaz vienreiz dzīvē, tu esi bijis uz operu, jo savādāk... Mācam pie nākamajām aktuālajām lietām. Pasaules čempionāts hokejā Latvijai ir beidzies ar zaudējumu 1-6 Austrijai. Vai tu sekoji čempim līdzi? Es sekoju līdzi čempim. Es gan neredzēju Austrijas spēli. Droši vien tur bija kaut kāda katastrofa, bet ar Slovākiju viņi nospēlēja labi. Jo es atkal, tā kā es tev pajautāju, es biju Ukrainā, es biju Krievijā, tā es no hokeja kaut ko rubiet, saprotiet, vismaz kur ir zona, kur kas. Es 13, 14 gadus esmu nospēlējis hokeju, līdz 36 gadu vecumam spēlēju amatieru līgā. Bērnībā trenējos kopā Latvijas Bērzārs Andu Ozoliņu vienā komandā spēlēju un tā tālāk. Tāpat šī profesionāli ir iedomās arī par hokeju. Šo to saprotu no hokeja, jā. Es redzēju to spēli Slovākiju, tā bija kolosāla. Pirmajā periodā, protams, tad, kad Slovākiem vēl bija spēks, jo viņiem iepriekšējā vakarā bija spēle Kanāda, viņi vēl turējās, patiesībā varēja būt 3-1 jau Slovāku labā pēc pirmā perioda. Bet pēc tam mūsējie saņēmās, skaidrs, Slovāki sagur un visu mūsēji izdarīja visu bombiski. Kas viņiem tur ar to Austriju, kam tu teici? Austrija, jā. Austrija, Hitlera dzimtene. Hitlera dzimtene, jā. Hitleram nesen bija 80 gadi kopš Hitlera nāves, jā. Varēja svinēt sanāk. Tie, kur grib, lai svin, jā. Var jau svinēt katru dienu. Katru dienu jau ir kāda dzimšanas diena vai nāves diena. Es pieļauju to, ka ar to Austriju varētu būt tā, ka vienkārši nērts pretinieks. Jo ir nērti pretinieki. Tas ir tāpat tā kā tajā laikā, tad, kad spēlēja Krievija pasaules čempionātā, mums izdevās vienreiz uzvarēt viņus, vai ne? Tāpēc, ka mēs zinām, mēs lasām to spēli. Principā Latvijas tā hokeja skola ir izaugusi uz padomju hokeja skolas. Skaidrs, ka viņi tagad ir samiksējusies kopā tur ar aizokeānu un ar Eiropas tur un Skandināvijas stiprajiem visiem paņēmieniem un tā. Varam nolasīt spēli. Tieši tas pats Kanādai. Mums ir čakarīgi spēlēt. Viņi spēlē galīgi savādāk nekā mēs. Es pieļauju, ka ar to... Kas uzvarēs? Kanāda uzvarēs šogad? Austrija tieši tas pats. Uzvarēs kāds no stiprākajiem. Krosbijs, Makīnans tur, viņiem baigās zvaigznes. Tur ir jaudīgi. Viņi tur tagad, kamēr Krievija un Baltkrievija nespēlē, tikmēr viņi var plūkt laurus un izvērsties tur. Tas jau šitas to daudz īstenībā aizmirst, ka Latvijai ne tuvu pat nespīdētā šitāda spēle ceturtdaļfināls, ja spēlētu vēl Krieviju un Baltkrieviju patiesībā. Uzreiz -2 vietas vēl uz leju. Jā, skaidrs. Tas tieši tas pats, kas ar Eirovīziju un visu pārējo, bet labi, situācija ir tāda, izmantojam situāciju, kāda tā ir, nav jau mums tāpēc jāsēž un jāskumst, un mēs izmantojam brīdi. Jā. Ir palikušas kaut kādas, man liekas, 2 nedēļas vai cik līdz pašvaldību vēlēšanām? Yes. Jā. Kandidēsi? Es kandidēt noteikti nekandidēšu, jo es pateikšu jau to, ko es esmu teicis vairākās intervijās, man no vārda, kā cilvēkam, kurš uzaudzis Padomju Savienībā, man no vārda partija uzreiz, man ir tā kā es ar elektrošoku būtu dabūjis. Jo Trauma, partija, man liekas,
vārds partija nozīmē meļi, vārds partija nozīmē liekuļi, vārds partija... Propaganda. Propaganda, cīņa vienam ar otru, nevis par tautas un valsts labklājību un tā tālāk tā joprojām. Man tas ir... Es pieņemu, ka tu arī nebalsos. Nē, bet es nekādā gadījumā nesaku, neiet uz vēlēšanām vai kaut ko tam līdzīgi. Man ir savi iemesli. Un ja man kāds kaut ko pārmet, ka es tur esmu, ka es aizstāvu krievvalodīgos vai vēl kaut ko, tātad es savā dzīvē esmu balsojis vienu reizi, un tā reize bija, es balsoju par Latvijas neatkarību. Es stāvēju barikādēs, pie kam naktsmaiņās, no pirmās līdz beidzamai dienai, un es stāvēju atbildīgos posteņos tajā laikā, kad tie, kuri tagad man sauc par Krievu lobijs un kas tur dienējas atvainojos padomju armijā un līd uz vēderu, un pēc tam vēl studēju Maskavā un bija čekas aģenti un tā tālāk. Visi, protams, nē, mēs jau neko neziņojām, mēs tur vienkārši bijām. Protams, jā. Un pateikšu vēl vairāk, man tā sistēma riebās tik ļoti, ka es pat atteicos no savu, es pateicu, man jūsu diploms vidusskolas nav vajadzīgs, variet noslaucīt ar viņu pakaļ. Es jūsu sistēmai neticu, es okupanta armijā neeju, man jūsu diplomi nav vajadzīgi, jo es jūs neuzskatu par valsts pārvaldītājiem. Dēļ kā es nevarēju iestāties aktieros Konģenē. Māra Ķimeli, kur man bija kursa vadītāja, jo kursos es biju viens no labākajiem, un man pat konservatorija paņēma dokumentus bez vidusskolas izglītības, un pēc tam man Māra Ķimeli vēl tagad saka, viņa saka, Horen, tiešām nevari nopirkt to diplomu kaut vai. Es saku, nē, man tā bija principiāla lieta. Tagad visi šitie te ar saviem padomju diplomiem, komjaunieši, komunisti bijušie, vai viņu bērni. Tagad visi tādi patrioti pēkšņi. Ko jūs tajā laikā? 80. gadā vajadzēja iet un protestēt pret Krieviju. Ko jūs tagad? Retorisks un filozofisks jautājums. Mēs atkal atgriezāmies. Gan interviju sākumā par sistēmu runājām. Vai ir kāda ideāla sistēma jeb iekārta? Man patīk visvairāk, un es uzskatu, un var arī to pamatot, ka sistēma, kura ved pie izaugsmes un pie tautas labklājības, ir monarhija. Tāpat kā nacionālisms ved pie katastrofas, un mēs esam to pieredzējuši jau nevienu reizi vien, jo mums bija ļoti nacionāla valsts pirms kara, starp citu, ar prezidentu Geju, Kārlu Ulmanu. No kurienes tev tāda informācija? Šo te informāciju zina ik viens, kuram ir kaut kāds kontakts ar vecāko paudzi, ar vecmāmiņām, vectētiņiem, kurš ir runājis. Kas to pierāda? Tā tālāk, tā joprojām. Pierāda to fakti, viņš dzīvoja kopā ar Džeku un tā tālāk. Nopietni? Protams. Nē, man tas ir kaut kas jauns. Viņam bija sieva un bērni. Es neesmu studējis viņu. Tad par ko mēs vispār runājam, ja tu neesi pat studējis un nezini, kas ir Kārlis Ulmans. Tā bija, nē, es zinu, kas ir Kārlis Ulmans. Tā bija klāji nacionāli, un šis nacionālisms noved pie kā? Pie padomju okupācijas. Eleganti. Labi, tu arī tagad pārspīlē bišķīt. Kā? Kad nacionāls tāpatās notika visa globālā situācija. Nē, nekāda globālā situācija. Nevajag tikai pakļauties globālajai situācijai. Mums ir sava galva, mums ir savs ceļš, mēs daram tā, kā mēs daram. Pat tik maza valsts kā Latvija? Jā, tik maza valsts kā Holanda iet savu ceļu. Holanda trešie lielākie dārzeņu ražotāji un augļu pasaulē. Zini, pēc kādām valstīm? Pēc Amerikas un Ķīnas. Holanda, kur ir vispār tikai ūdens, mazāk pa Latviju. Kā tā? Tāpēc, ka viņiem ir kaut kāds redzējums. Ar to, ko es tev patiešu par to nacionālisms noved pie katastrofas, ne tikai Latviju, kur tika okupēta no Padomju Savienības. Nacionālisms noved pie katastrofas Itāliju, Spāniju, Vāciju, visur tur, kur ne jau nacionālisms, bet tie, kas izmantoja viņu ļaunprātīgiem nolūkiem. Tu to sauc kā gribi. Musolīni, attiecīgi, kas tur Spānijā bija šitais. Jā, Duče un tā tālāk, tā joprojām. Tā kā tas vienkārši saprotiet, ka tas vienmēr noved pie katastrofas. Monarhija, tu saki. Pasaka kādu labu piemēru par monarhiju. Monarhija, Taizeme, monarhija. Kur ir Taizeme? Kur ir Taizeme? Gan burtiski bez mazai labi Āzijā, bet kur viņi ir, ko viņi sasnieguši? Āzija? Ko Taizeme sasniegusi? Taizeme sasniegusi ļoti augsts rezultāts. Es neesmu pastāst. Paskaties, tev vai nu uz maikas, vai nu uz džinsenēm, vai nu uz apaviem būs rakstīts, ka tie ir ražoti Taizemē.
Par ko mēs runājam? Es zinu, ka nav. Viņiem ir ekonomika ļoti augstā līmenī. Nu, varbūt uz brīvā. Labi, viens piemērs tā aizemē vēl kāds. Labi, ejam tālāk. Arābu Emirāti. Ok. Tas jau labāks piemērs, jā. Paskatieties, es ļoti atvainojos. Un nafta tur ņipridzīlāk. Nafta, starp citu, Dubajas distriktā, nafta ir 5% no ieņēmuma budžetā. Viņi tagad uz turismu vienkārši jābūt ir galvai, jābūt ir monarhijai, jābūt ir kaut kādam redzējumam, jābūt ir viņu gadījumā šeiham, kurš uzņemās atbildību par tautu. Mēs tagad ņemam un savu tautu vedam kādā virzienā. Kādas tiesības? Kas ir tiesības? Kādas tiesības? Cilvēku tiesības. Nu, monarhijā, es domāju, daudz kas arī tiek tā kā ierobežot. Tiešām, jā? Latvijā tev it kā ir cilvēku tiesības. Un ko tu ar viņām dari ar tām savām cilvēku? Neko daudz nevar iesākt īstenībā. Nu, vienīgais ar pasi var izbraukt uz ārzemēm. Ja? Nu, kas varēs aizmēt? Jā, mierīgi, jā. Nu, ne tikai pa Schengenu, visu kaut kur var lidot apkārt pa pasauli. Nu, tas ir tāds ieguvums. Bet tas jau ir iegūms kopējais, tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienībā, tāpēc, ka mēs esam Schengenas valsts un tā tālāk, tā joprojām. Ir jābūt cilvēkam, kurš uzņemās atbildību. Kāpēc tu pats nedzīvo monarhijā kādā? Tāpēc, ka šī ir mana valsts. Es ticu šai valstī, es ticu, ka visus šos te... Kāpēc tomēr? Bet pagaid, Kāpēc tomēr? Kāpēc tomēr? Es esmu stāvējis, es jau tev teicu, es esmu stāvējis barikādas, es esmu reāli aizstāvējis šo valsti. Tad tu esi patriots. Nevis rakstījis soc tīklos, ka Krievi ir idioti, bet reāli aizstāvējis. Reāli. To darīs vēlreiz, ja tev vajadzēs? Un darīšu to vēlreiz, ja man to vajadzēs. Nevis šitie ļerkstētāji un kas afigeķi Ukrainas atbalstītāji. Ģerbieties, celieties, brauciet, karojiet. Iestājies zemesardzē, jā? Labi, zemesardzē. Iet, brauciet, karojiet. Nu, par ko mēs runājam? Tā kā, paskatieties Arābu Emirātu kopumā, kā dzīvo. Par Dubaju vispār nerunāsim. Tā, man liekas, jau ir Tokija apsteigusi sen. Tas, ko es gribu pateikt, mans būtiskais ir ceļojiet. Jūs nevis lūriet TikTokā vai televīzorā, bet ceļojiet. Aizbrauciet, paskatieties citas zemes. Kur jūs esat bijuši? Piemēram, cik kontinentos tu esi bijis? 3. 3, ok. Šeit mēs dzīvojam. Tātad tu esi bijis Amerikā droši vien? Varbūt. Ko nozīmē varbūt? Es bijis vai neesi bijis? Neatceros. Labi, ok, skaidrs. Un tādi paši arī cilvēki stāsta par visu pasauli mums un raksta savus komentārus sociālos tīklos un pēc tam izmācās kaut kādās augstās skolās un čakarē visai tautai prātu. Viņi vispār kaut ko redzējuši. Kur jūs esat bijuši? Jūs esat redzējuši, kā dzīvo Āzija. Jā, vai visiem ir iespēja, ja tas, ka tu aicini ceļot, tas ir super, es absolūti piekrītu, man arī ceļošana ļoti daudz devs, bet ne jau vienmēr visiem ir iespēja. Jā, bet ja jums ir iespēja, varbūt nepērciet to mašīnu, bet aizbrauciet, paskatieties, kā pasauli dzīvo. Bišķīt paskatieties plašāk, nevis tā kā kaut kādi zirgi ar klapēm. Vienkārši mēs redzam tikai to un viss neko apkārt, kas notiek, mēs neredzam. Manuprāt, šobrīd... Es ļoti atvainojos. Atvaino, ka es tev pārtraucu. Es braucu ar mašīnu, ar vecu Fordu Focusu. Es uzskatu, mašīna, tie ir mani 1 mēneša ienākumi. Viss to es veltu mašīnai. Viss pārējais veltu ģimenei. Kas ir tauta? Kas ir lielie patrioti? Lielie patrioti ir kas šitie te... minoritātes, kuri dzīvo divatā, cepuri, kuldami, 2 džeki iedomājas, ja mēs ar tevi bez bērniem dzīvot kopā, cik mums būtu piķis, cik mums būtu kāpos. Tie ir redzējuši pasauli, bet tie jau nevienam neko nepastāst arī jēdzīgi. Un tālāk, ja tu esi Latvijas patriots, cik jums ir bērni? Vat jūs Latvijas patrioti, cik jums ir bērni? Pasakiet man. Tāpēc, ka valsts nav karoks, valsts nav himna, valsts nav nekas tam līdzīgs. Un pat tautstērps nav. Un pat nauda, kura mums vairāk nav, mums bija viskrutākā, vislabākā nauda pasaulē, ar visaugstāko nominālu. Lats. Nevienam pasaulē nebija 500 lati vienā gabalā. Tai laikā tas bija 1000 eiro. Kurai pasaules valstī 1000 noliec papīrīt, lūdzu, 1000 eiro. Kurai valstī vienkārši iznīcināts. Ir ļoti daudz valsts, kuras turās pretī. Ir taču pasaulē vēl kronas un visu kaut kādu. Kāpēc? Kāpēc tam varēja iestāties Eiropas Savienībā, varēja atstāt Latu, jā. Pie kam Lats bija ļoti vērtīgs. Tad man ir jautājums. Jūs esat patrioti, cik jums ir bērni? Valsts ir cilvēki.
Viss. Punkts. Skaties, ceļošana, jā. Pirmkārt sākās, manuprāt, izkāpšana no telefona. Tas jau tev būs ceļojums. Cik cilvēks pazaudē savas dzīves, klausoties huiņu, es atvainojos. Jā. Mēs šeit ar Horenu mēģinām kaut ko varbūt vērtīgi iedot, bet tāpat tās labāk ej ārā kaut ko dari. Tas punkts 1 par to, ka cilvēku demogrāfija un tas viss, tas ir arī, manuprāt, tas atvainojos kaut kāds Pornhubs un tādā garā to ir sačakarējis. Manuprāt, jaunām sievietēm vai jauniem vīriešiem viņi pastāst kaut ko telefonā un viss. Un Latvija izmirst vienkārši. Un tas ir visā pasaulē, manuprāt, vismaz arī rietumu sapūšajā saucamajā kultūrā. Jā, bet toties, ja mēs paskatāmies uz Āzijas vai uz Arābu valstīm, tad mēs redzam tur normālu attīstību. Mums jau arī ir iestāstīts pilnīgi, iedomājies, ka mēs dzīvojam. Mums pat ir karte nepareiza, jo Āfrika jau ir, piemēram, lielāka par Eirāziju. Mums ir iestāstīts, lai padarītu to Eiropu tādu ļoti nozīmīgu, jo Eiropa arī pasaules ekonomikā, visas Eiropas Savienības valsts kopā ir tāds kaut kāds, tāds maziņš tāds caurums. Bet, vēsturiski vecā pasaule, vēsturiski varenā Eiropa. Saproti, atkal vēsturiski, ko mēs skatāmies vēsturiski. Ja mēs paskatāmies uz Āziju, uz Indiju, skaidri zināms, kurš bija karalis pirms 6000 gadiem. Eiropā tajā laikā bija kas? Nekas. Plika zeme. Ja mēs paskatāmies uz Āfrikas valstīm, piemēram, tajā laikā, daudz, kur bija ļoti attīstīta kultūra un civilizācija. Tas, ka tagad paskatāmies uz Ameriku, uz indiāņu kultūru, tā ir laikā, tad, kad Eiropā nebija nekā, tur bija augsta attīstīta kultūra. Jāsaprot, ka viss pasaulē plūst un mainās. Un tur, kur tagad varbūt ir zelta pils, tur pēc tam nebūs nekā. Dubajas vietā arī kādreiz bija tuksnesis. Saproti, tas nav. Tas, ka mēs esam maza valsts, tas nenozīmē, ka mēs nevaram kļūt par kaut ko lielu un varenu. Mums taču ir sasniegumi vienalga vai Eirovīzijā, vai hokejā, vai mums ir dažādās jomās sasniegumi. Tur nav jābūt milzīgai valstī. Kas vēl tev uz sirds šodien? Man ir jebkas, ko tu man pajautās. Es domāju, šodien mēs triecienu tempos. Tavi tuvākie plāni šai vasarai? Mani tuvākie plāni ir koncertdarbība, mūzika, māksla. Tā ir mana dzīve. Kādi konkrēti datumi, festivāli, koncerti? Ir konkrēts, šis te tuvākais ir šī te sestdiena. Es vēlreiz gribu visus uzaicināt Naktsmaiņa klētī. Tiem, kuriem patīk panku lietas un regejs un tāda kā alternatīva. Mūzika vairāk, tā varētu laikam to nosaukt, nevis popmūzika, jā. Tie laipni gaidīti uz Naktsmaiņa klētī. Cik biļeti maksā? Biļeti maksā, labs jautājums, cik biļeti maksā. Es godīgi sakot nezinu, cik biļeti maksā. Paskatieties, iet internetā, telefons jums ir, neskatieties kaut kādus štruntus, paskatieties, cik biļeti maksā. Jā, un piektdien Ventspilī arī būsim. Ventspilī arī baigi foršais pasākums. Un tur sekojiet, īsāk sakot, izmantojiet soc tīklus ar kaut kādu liederības koeficientu. Paskatieties, kur Horens ir šeit weekendā un nāciet ciemos. Un, jā. Pēdējais vēl jautājums, ko es gribēju paprasīt. Es ceru, ka beidzamais. Ja tu netaisies mīri. Es pagaidām vēl ne. Man jālaiž you never know. Uz armēņu ballīti. Jā. You never know. Bet īsnībā viens no taviem pēdējiem gabaliem, beidzamajiem, lielajiem bija ar Singapūras satīnu. Varbūt tās tagad jau laika distance, tu vari pastāstīt kaut ko mēs nezinām, varbūt kā tas gabals tapa, un diezgan labs, es viņu ļoti daudz disenēs spēlēs. Tu domā par piededzinu mani? Jā, pēc tam jau ir tapuši ļoti daudz vēl forši gabali. Ar satīnu? Nē, nevis ar satīnu, bet ar Kristapu Strūbergu, ar The Hobos Club mums iznāca superīgs gabals. Jā, bet to, man liekas, ir grūti pārspēt piededzinu mani. Tātad mēs par ko runājam? Par popularitāti vai par muzikālo pusi? Par popularitāti. Es varu pastāstīt, ka šis gabals tika ierakstīts ļoti līdzīgā veidā, kā mēs apspriedām ar Kauperu, ka līdzīgi tā kā debesis iekrita tevī, ja? Debesis iekrita tevī. Ar mūziku, jā. Es aizēju tagad pie Singapūras satīna, viņi tur, protams, Strūbers tur, Horens vai var kopā nofotografēt. Viņš ir Strūbers kolosāls džeks, un arī viņā ir viena ļoti laba īpašība, viņā ir cieņa pret vecākiem. Jo tā viņš ģimenē ir izaudzināts. Un vispār vecākiem cilvēkiem.
Mēs aizējām tur, es tagad saku, kas ko, paklausies, uzliekam. Es saku, man te ir tāds teksts uztaisīts. Jā, viss baigi forši, iemaucam to tekstu. Es iemaucu to tekstu. Tagad paiet kaut kāds laiks, man liekas, pagāja mēnesis, varbūt pusotrs vai 2. Krivenčī nezvanu, jo Krivenčī bija tas, kurš man uzrunāja. Un paiet laiks, un es viņam beigās raksts, viņam saka, kas to mūsu dziesmu vajadzētu iet studijā un ierakstīt? Viņa normāli, es tur esmu izdomājis, kā tur varētu būt tā vokālā daļa un tā tālāk. Viņš man atsūta, mums jau viss gatavs. Un, tas, ko tu domāji, kas ir demo? Jā, tas, ko es domāju, kas ir demo, ka viņa to pastrādās un paskatīsimies un paklausīsimies un tad izdomāsim labāku versiju, kā tur salikt, ko gatavs. Un debesis iekrita tevī tieši tas pats. Kurš bija producents? Kaupers teica, viņš vispār 58. šūriniekā iedziedājis to. Vienkārši kā... Es te pamēģinām kaut kādas versijas ierakstīt. Un arī Džeki tādu, mums jau te viss ir. Kurš bija producents? Mēs jau visu samiksējām. Producents tam gabalam piededzina man. Es domāju, ka producenti ir droši vien Singapūras Satīns, bet principā tur Strūberga vislielākais ieguldījums. Universal, tad Rudolfs Budze iespējams, jā? Universal tajā laikā nebija. Universal līgumu dabūja Singapūras Satīns. Pēc šitā gabala. Pateicoties šim te gabalam. Un Singapūras Satīnā vairāk nav ne Strūberga, ne arī es ar viņiem kopā kaut ko daru. Ja? Tā kā tie divi, kuri bija. Jo huks, piededzini man, tā lai vēl deg. Jo Strūbergs ir no kurienes no Latgales. Tas ir viņa huks. Viņš izdomāja un viņš iedziedāja. Tā ir Strūberga balss, Strūbergs dzied. Huks jau viss Strūbergs taisīja. Tā kā tas bija tāds mazs pavērām priekškaru, kā... Labi, beidzamais jautājums no taviem gabaliem vēl, kuru tu izceltu, teiksim, pa savu karjeru so far? Protams, tie ir fakārti gabali, tad ir ļoti forši gabali arī Rīga regēji, ko mēs turpinam. Mēs šovasar mauksim riktīgi Rīga regēji. Mums ir 2 jaunpienācēji, kas ir tāda vērtība, ka jūs pat nevarat iedomāties. Mums basu spēlē Žaks no STA, un otrs vokāls un ģitāra Pēters Upelnieks, es atvainojos. Kristietis, starp citu. Jā, kristietis. Kāpēc ne? Kāpēc nevar būt kristieši? Es arī esmu kristietis. Mums grupā viss ir brāļi un māsas. Super. Tā kā tā, aiziet, un tur ir ļoti daudz labi gabali. Zvans pie durvīm arī ir, varbūt nav tik tuvu kā piededzini man, bet... tas arī hīts. Bet YouTube'ā ir klipam ir tuvu pie 2 miljoniem skatījums, kas priekš Latvijas ir okei. Un pārējās straumēšanas uz Spotify'ā ir vairāk kā 500 000, un tā kā normāli. Tur nav tā, ka tas ir Tas ir varbūt aizberga redzamā puse. Nu ko, tu esi super aizņemts cilvēks. Paldies, ka tu pat otro reizi ieradies manā pieticīgajā pārraidē. Kāpēc pieticīgajā? Viss ir forši tev pārraidi. Kāpēc es tik ļoti gribēju pirmo reizi runāt un arī otro reizi? Tāpēc, ka Horens ir tāds, kādam ir jābūt sabiedrībā zināmam cilvēkam. Cilvēks, kurš apzinās savu lomu, kurš mēģina vest sabiedrību arī uz kaut ko gaišāku, nevis tikai tirgo savus biļetītes, savu koncertu vai reklamē kaut kādu alkoholu. Ja? Es, piemēram, reklamēju bezalkoholiskos dzērienus Siļģu ciema, ja? Nevis alkoholiskos. Tāpēc, man liekas, Horens ir radošās inteliģences pārstāvis. Paldies tev, draugs, tu man ļoti saslavēji, bet es gribu uzrunāt arī savus pārējos brāļus, izmantojot radošo inteliģenci, kad varbūt pasakam tiem cilvēkiem kaut ko jēdzīgu, nevis Covid laikā to, ka rokas tur jāmazgā vai kaut kas tam līdzīgs. To, ka rokas jāmazgā, zina katrs normāls cilvēks jau tāpat. Kaut ko ieliekam dziesmas, tekstos, kaut kādu. Un tā tālāk, tā joprojām. Jo, kā teica izcilais poļu kino režisors Andžejs Vaida, mākslinieki ir atbildīgi par laikmetu, kurā viņi dzīvo. Jo mēs jau veidojam to gaumi, kā izskatīsies ģitāra, kā skanēs mūzika, kāda būs glezna un kādas brilles mēs nesāsim un ko mēs vilksim mugurā. Modi sieviešu platās bikses, kas no 70. atgriezušās, kā tev patīk?
Man patīk ne pārāk, bet man patīk tikai ne Beidzot, pārāk. kāds to vēl pasaka? Bet man arī liekas diezgan jocīgi tās baltās zeķes, kuras arī es nesāju beidzamā laikā. Jo es dzīvoju tais 80. 90. kad tas bija baigi modīgi. Līdz ar to man liekas, ka tas ir tāds naftalīns un tik nenormāli vecmodīgi. Tās pašas platās bikses, tas ir 90. kumpalu stils. Bet cilvēki, kuri piedzimuši 2000. gadā, viņiem tas ir wow, recik stilīgi. Tā kā to ņemam vērā un viss. Viss jaunais un labi aizmirsts vecais. Visiem burvīgu dienu, stop the war, make peace and love. Brāļi un māsas. Brāļi un māsas. Jo. Aiziet.